Labvakar, mans vārds ir Anna. Man Ardas te sākumā prasīja, kā raksta, kā mani prezentēt. Es teicu, ka īpaši prezentēt nevajag. Cilvēku man parasti pazīst kā stāstpies redaktoru. Cilvēks, kurš nodarbojās ar šīs vīdes administrēšanu. Tā kā šodien es jums mēģināšu pastāstīt nedaudz par Ziemassvētku zvaigzni, par to, kas šis objekts varēja būt. Katrā ziņā atstājot iespēju un vietu arī mūsu pašu fantāzijai, ticībai un visādām citādām izpausmēm. Saprotams, ka mēs visi esam pamanījuši, ka Ziemassvētki tuvojās, tas ir neizbēgami. Dažkārt ir tā, ka jau oktobrī reāli sāk iestāties Ziemassvētki, parādās Ziemassvētku atlaides veikalos un tam līdzīgi. Mūsdienās šie svētki vairs nav jau tikai tādi kā Kristus dzimšanas svētki, tas ir kļūst par ļoti komerciālu pasākumu, kur galvenais ir daudz pārdot, galvenais ir uz visiem sadāvināt dāvanas, varbūt aizsūtīt Facebookā kaut kādu kartiņu, vairs jau nav arī tik gluži tā privātā socializācija, bet, Ziemassvētki ir Ziemassvētki, tas ir tāds patīkams laiks gadā, šogad vēl īpaši patīkams, jo būs daudz brīvdienas, un kopš pašiem pirmajiem reāli laikiem, kad šie svētki tika svinēti, šo svētku viens no centrālajiem objektiem ir šī Ziemassvētku zvaigzne, kuru šajā brīdī, kad dzima Kristus, pirms vēl tam novēroja 3 gudrie, un arī, ja mēs uzmanīgi iedzinamies Mateja evaņģēlijā, arī šie te gani, kas atradās uz lauka. Un starp visām šīm mūsdienu peripētijām, kas saistīti ar Ziemassvētkiem, viens no tādiem iespējams, ko jūs esat paši pamanījuši un izjutuši savā sirdīs, ir šis ziedošanas laiks, ir labdarības laiks, ir mīlestības laiks, un iespējams, ka viens no iemesliem, kādēļ šis laiks mums saistās ar tādām labām lietām, ir arī tas, kad ir piedzimis Kristus, ka viņš ir nācis nest cilvēcei kaut ko labu, un līdz ar to mums pašiem vajadzētu būt vismaz Ziemassvētku laikā nedaudz labākiem. Un kā jau es teicu, viens no šiem elementiem, kas ir Ziemassvētkiem raksturīgs, ir šie Ziemassvētku zvaigzni arī šajā attēlā, pa vidu šai te kristīgai ainavai, kur ir Marija ar bērnu, viņi Jāzeps un šie te gudrie, kas ieriedušies pašā augšā, jūs varat redzēt ļoti tādu apaļu zvaigzni, kas vairāk atgādina mazu sauli. Šī zvaigzne figurē praktiski visos attēlos, kur ir attēlot šī te ainiņa kūtī, vai arī tur, kur ir attēlot šie te 3 gudrie. Un jāsaka, ka šī zvaigzne, kas ir jau spīdējusi vairāk nekā pirms 2000 gadiem, ir atstājusi vislielāko iespēju cilvēces vēsturē. Neviena cita zvaigzne, ne polāra zvaigzne, ne Vega, ne Micers, neviena no šīm zvaigznēm, kuras mēs nosaukums varam, nav atstājusi tik lielu iespēju literatūrā, mākslā, mūzikā, visur, kur vien mēs varam iedomāties, tad Ziemassvētku zvaigzne ir pārspējusi visu šīs zvaigznes un attēlot tiešām visdažādākajos veidos, sākot no renesanses laikiem līdz pat mūsdienām. Mēs varam šos te attēlus tiešām skatīt un brīnīties par to, ko cilvēki ar to gribējuši pateikt. Bet, lai runātu par šo zvaigzni kā tādu, ir mazliet jāsaprot tā laika apstākļi. Pirmkārt, mēs noteikti varam teikt, ka Kristus nav piedzimis ne 24. ne 25. decembrī. Visticamāk, ka tas vispār nebija decembris, varbūt pat tas bija vai nu pavasars, vasara vai rudens, bet katrā ziņā tā nav ziema, un tas noteikti nav, kā saka, 0. gads, šī te robežšķirsme, kas atdala mūsu ēru no pirms mūsu ēras laikiem. Ir zināms, ka Kristus piedzimis tad, kad darbojas Hērods, kad jūdejas ķēniņš ir tieši šis te Hērods. Un ir zināms, ka Hērods nomira pāris gadus pēc tam, kad piedzima Kristus. Aptuveni tā varētu būt. Un Hērods ir miris laika posmā no 1. gada pirms mūsu ēras līdz 4. gads pirms mūsu ēras. Tā kā diezgan liels, tā robeža nav precīzi zināms, bet pēc vēsturnieku Flāvija pierakstiem var secināt kaut kur aptuveni šajā te laika posmā. Papildus var palīdzēt šo laiku precizēt arī tie fakti, kas arī ir minēti Jāņa evaņģēlijā par to, ka Jānis Kristītājs, kurš ir 6 mēnešus vecāks nekā Jēzus Kristus, darbojās
Tad, kad valdīja ķēniņš Tiberijs, viņš sāk darbu ķēniņa Tiberija 15. valdīšanas gadā, kas ir aptuveni 27. līdz 29. gads mūsu ērā. Paskaitot šos aptuveni 30 gadus atpakaļ, mēs iegūstam, ka Jēzus varēja dzīvot aptuveni, tur sākot jau tiek minēts no 10. gads pirms mūsu ēras līdz mūsu ēras 1. gadam šie te dzimšanas dati. Tātad tas ir 10 gadu robeža. Mūsdienās varētu teikt, ka ārprāts kā var tik neprecīzi zināt cilvēku dzimšanas datumu, bet tais laikos tomēr šie pieraksti nebija tik precīzi. Mainījās skaitīšanas sistēmas un mainījās tas, ko cilvēku uzskata par šo 0. gadu. Līdz ar to līdz mūsdienām nav saglabājies ļoti precīzs laiks, kad mēs varētu pateikt, tiešām Kristus dzimis ir tajā un tajā gadā. Tad vēl jāatcerās, kas ir šie vīri un kāda ir tā laika uzskata pašā Jūdejā. Ja mēs uzmanīgi palasītu pašu Mateja evaņģēliju, tad ir šis Mateja evaņģēlijas 2. nodaļa, kad Jēzus bija piedzimis Betlēmē, Jūdas ķēniņa Heroda laikā, redzi, gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzalemu un sacīja, kur ir jaunpiedzimušais jūdu ķēniņš, jo mēs viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām viņu pielūgt. Un tālāk seko Heroda darbība, ka viņš šos te saicina savus gudros vīrus, kas ir viņa galvenieki, un prasa, kā jūs tā neesat pamanījuši šādu te zvaigzni, šādu te parādību, kāpēc es par to neko nezinu. Es ķēniņš, man ir uzradies konkurence, un es par to neko nezinu. Viņš saicina visus pēc tam šos 3 gudros slepenībā un prasa, pastāstiet man, kad jūs to zvaigzni redzējāt, kur viņi varētu norādīt, kur šis ķēniņš ir dzimis. Tad viņš noskaidro, ka tā ir Betlēma, un tad seko šis notikums, ka viņš apkauj visus zēnus, kas ir jaunāki par 2 gadiem, lai būtu pilnīgi pārliecināts, ka viņš ir likvidējis savus konkurentus. Līdz ar to mēs varam secināt, ka cilvēki, kas skatās zvaigznēs, tobrīd dominē senās Babilonijas teritorijā. Paši jūdi, izrēlieši, ja mēs varētu teikt mūsdienās ebreju nācija, viņiem šī te skatīšanās zvaigznēs ir drīzāk kā aizliegtais auglis, nedrīkst to darīt, jo tas ir uz robežas starp astroloģiju un astroloģiju tas ir slikti. Savukārt babiloniešiem tas nekādas problēmas nesagādā, viņi ir astroloģijas pirmsākumi, tur ir astroloģijas saknes meklējums, līdz ar to viņi visu šīs zīmes, kas ir atrodams debesīs, tulko, tā kā viņi to tulko. Vai tas ir korekti vai nē, tas jau ir cits jautājums. Tā tad ir zināms, ka ir ieradušies šie gudrie, mēs esam noskaidrojuši aptuveni laiku un nedaudz arī par pašu zvaigzni. Ir zināms, ka viņa atspīd austrumos, viņa spīd ļoti salīdzinoši ilgu laiku, jo, lai no Babilonijas atnāk līdz Jeruzālemē, no Babilonas ir vajadzīgs minimums 10 dienas, ja ļoti raiti ar karavānu tā dodās, gandrīz vai neapstājoties, bet visticamāk, ka viņi tomēr kā karavāni iet, viņi tomēr apstājās, viņiem ir savs atpūtas, vakariņošana un tā tam līdzīgi, tā kā varbūt, ka šis ceļojums ilga pat pusgadu vai gadu. Tā kā tā zvaigzne debesīs atradās ļoti ilgu laiku, iespējams, ka viņa uzradās atkārtoti. Ja mēs varam iedomāties, kā Venēra, viņa spīdus mums vienā pusē saulē, tad ir līdz brīdis, kad mēs viņu neredzam, un tad viņu atkal mēs redzam, bet jau vakar pusē vai no rīta mainās šis laiks. Līdz ar to zvaigzne bija pietiekami pamanāma, viņa spīdēja ilgāku laiku, un interesants ir tāds moments, vēl arī šajos evaņģēlijos rakstīts, ka zvaigzne stāvēja uz vietas. Un izrādās, ka senajām tautām zvaigznes bija, protams, fiksētas raksts debesīs, viņi to neuztvēra, ka zeme griežās, bet griežās debesis. Līdz ar to, ja zvaigzne stāv uz vietas, tas mūsdienu izpratnē nozīmē to, ka zvaigzne virzās atpakaļ. Varat pateikt, kas tā pa kustību? Retrogrāda kustība. Tieši tā, ja zvaigzne stāv uz vietas senajos rakstos, tas nozīmē, ka tobrīd bija novērojama retrogrāda kustība, kas jau liek domāt, ka tā visticamāk bija planēta. Bet, ja jums tagad prasītu pateikt, kādas vēl versijas varētu būt šādai zvaigznei? Komēta, planēta, kas vēl? Asteroīds. Vēl? Kosmiskā stacija. No dabīgajiem objektiem vēl, vismaz 2. Kas var uzliesmot spoži un pēc tam apdzist. Tās ir novas un pārnovas. Komētas. Te ir tā ainiņa vēl, kur viņi slepenībā sarunājās, Herods viņus uzaicināja. Un šeit, jā,
Tā ir tā zvaigzne, kur viņi ar karavānu dodās apstīties. Nākamā ainiņa būs komēta. Protams, ir jau arī versijas par to, ka tas varēja būt arī meteorīts, bet meteorīts ir ļoti īslaicīgi. Tas ir pāris sekundes un viss prieks beidzās. Meteors, jā, sorry. Meteors, jā. Bet tīri teorētiski tā varēja būt arī komēta. Viņa varētu būt viegli pamanām, pietiekami spoža, atrasties salīdzinoši ilgi debesīs, bet ir vismaz 2 faktori, kāpēc tā nevarēja būt komēta. Kāpēc šie vīri no austrumiem nemaz nebūtu gājuši uz Jeruzālemi, lai sveiktu jauno ķēniņu. Es jums pieminēju to, ka šo notikumu nebija pamanījuši paši jūdieši. Komētu viņi noteikti būtu pamanījuši. Tas ir kaut kas tāds, diezgan tais laikos, kad nebija pilsētās gaismas piesārņojuma, nebija šī smoga, ka tā ir parādība, ko visi var pamanīt, un tas nav saistīts ar astroloģiju, tā kā komēta ir komēta, tā ir dabīga parādība. Līdz ar to es domāju, ka Hērods pats būtu personīgi skatījies debesīs šo zvaigzni un mēģinājis, varbūt pat saprast, ko tas nozīmē. Tātad pirmais, tāpēc, ka viņu vajadzēja pamanīt visiem, tā skaitā arī pašiem jūdiem. Otrais, tāpēc, ka komētas tais laikos tika uzskatīt par nelaimes vēstnesēm. Tas nozīmē, ka, ja babilonieši būtu skatījušies un redzējuši komētu, viņi varbūt būtu prognozējuši Hēroda nāvi vai arī kādu citu lielu ķēniņa nāvi. Kaut kā katrā ziņā ne jauna un varena ķēniņa dzimšana. Tāpēc komēta īsti šajā te sarakstā neiedarās. Lai gan skatoties ķīniešu astronomu pierakstus, ir redzamas 2 komētas šajā laikā, kas varēja aptuveni iedarēties kā Ziemassvētku zvaigzne. Bet, protams, komētas arī tiek zīmētas un kā šādu te notikumu attainotājs. Mūsdienās mēs, protams, daudz komētas esam redzējuši. Nākamgad varētu būt 2 ļoti lielas un skaistas komētas. Cerēsim, ka prognozes piepildīsies, un tas nebūs tikai tāds šobrīd eiforija. Un mēs arī reāli sagaidīsim kādas skaistas komētas. Nākamā teorētiskā parādība, kas varētu būt Ziemassvētku zvaigzne, ir nova. Mēs zinām, ka ir 2 zvaigžņu sistēma. Viens ir baltais punduris, ļoti kompakts, blīva zvaigzne. Otra normāla zvaigzne, un tad no šīs normālās zvaigznes matērija lēnām plūst brūnā pundura virzienā, viņi uzkrājās uz virsmas, un vienā brīdī tās virsma ir tik karsta un blīva, ka notiek kodola sprādziens un uz īsu brīdi zvaigzne uzliesmā. Ir bijušas vēsturē tiešām ļoti spožas pārnavas. Un tīri teorētiski 4. gadsimtā pirms mūsu ēras ķīniešu astronomi ērgļu zvaigznājā novēro pārnavu. Vismaz tiek uzskatīts, jo te rakstīts, ka tā ir kā komēta bez astes, līdz ar to teorētiski varbūt, ka tā bija pārnava. Bet, arī šādas uzliesmojušas zvaigznes tais laiko, visas parādības, kas parādās pēkšņi un pēc tam pazūd, tika uzskatīts kā nelaime nesošs sindroms. Un otrkārt, tais laikos pat jebkurš mazākais bērns precīzi zināja, kur zvaigzne atrodas, un līdz ar to jaunu zvaigznes parādīšanos noteikti arī būtu pamanījuši paši izrēlieši. Tieši tāpat kā komētas gadījumā šī versija īsti nedara, un tas pats ir ar pārnavām. Ir zināms viena atlieka arī šajā pašā ērgļa zvaigznājā, kuras vecums ir aptuveni 2000 gadu, bet attālums līdz šīm atliekām ir 60 000 gaismas gadu. Tas ir ļoti tālu. Iespēja, ka viņa bija tik iespaidīga, ka viņu varēja redzēt no zemes, ir visai niecīga. Līdz ar to, nav zināms, vai šī pārnava varētu būt laba Ziemassvētku zvaigznes kandidāta. Bet mūsdienās ir iespējas dažādos Hubble un Chandras teleskopus attēlos vērot tiešām šīs pārnava atliekas, tas ir visai iespaidīgs. Un kā pēdējais un tiešām tāds pamatotākais varētu būt tiešām šīs te planētu konjunkcijas, planētu stāvokļi, jo, ja mēs ņemam vērā, ka tie bija tomēr vairāk astrologi nekā tādi tīri zvaigžņu vērotāji, tad viņi debesīs tieši vēroja vairāk planētas, nevis kaut kādas īslaicīgas parādības. Viņi piereģistrē šo gaitu, un attiecīgi visi šie notikumi, kas tika novēroti debesu jumā, viņi tika attiecināti uz kaut ko, kas notiek uz zemes.
Ir zināms, ka tais laikos jūdejai, jeb izrēliešiem tika pierakstīts Aunu zvaigznājs, un interesanti, ka tajā laikā Aunu zvaigznājā ir arī pavasara ekvinokcijas punkts. Līdz ar to tas ir kā, ja kaut kas notiek tieši Aunu zvaigznājā, tur vēl ir atrodas saule, tad tas saistāts ar pavasara atzimšanu, ar kaut ko jaunu. Līdz ar to tāds simbolisms arī veidojas no tā viena. Šī pirmā bilde ir redzama zivs zvaigznājs. Tas gan nav ne mazākajā saistībā ar Aunu, bet zivs ir kristiešu simbols. Jupiters, Mēnesis un Saturns tie ir tādas karaliskās zīmes, kas liecina par to, ka tas ir kaut kas piedzimis kaut kas karalisks šajā zīmē un laikā dzimušajiem cilvēkam, tas ir īpaši kaut kāds liktenis atvēlēts. Šī kombinācija bija 6. gadā pirms mūsu ēras, 20. februārs. Februārs nav īpaši labs laiks, jo ir diezgan augsts vēl tur, un gani apkārtā pa laukiem nestaigā. Tas varbūt liek domāt, ka šī nebūs tā pareizākā diena. Šeit ir tāda interesanta kombinācija, kas bija redzama tajā pašā 6. gadā pirms mūsu ēras, bet jau 17. aprīlis, kad jau Izrēlē ir gana silts. Un tais laikos šo te ainu traktēja tiešām kā ļoti, ļoti tādu iespaidīgu. Jo jūs redzat, kad Aunu zvaigznājā atrodas saule, Jupiters un Mēnesis. Tās ir trīs varenākie astroloģijas simboli, kādi jebkad varētu būt. Viņi atrodas šajā Aunu zvaigznājā, kas simbolizē jūdeju. Tātad attiecīgi jūdejā notiek kaut kas tiešām ļoti varens. Savukārt Saturns, Venēra, Urāns, Mars un Merkūrijs visi ir sastājušies blakām un vēro šo lielo notikumu. Tā tas ir traktēts. Vai tas tā ir bijis patiesībā, to mēs mūsdienās vairs nevaram zināt, vai šīs planētas tiešām to simbolizē vai nē. Bet interesantāki notikumi. Šeit ir redzam arī dažas ainiņas iz ganu dzīves, kā tas ir attēlos tur, kā jūs redzat, ka visi viņi ieraudzīja gan šo zvaigzni, gan šos eņģeļus, viņi izstās visai izbijušies, ieskaitot to aitu priekšplānā. Arī šī aina ar ganiem ir ļoti, ļoti plaši eksploatēta mākslā. Tāds izskatās mūsdienās aitas netālu no Bētlemes, tur tālumā kalnos redzams Bētlemes celtnis. Tā kā arī mūsdienās viņi joprojām gana aitas. Un kā es teicu, ziema Izrēlā mēdz būt. Tā nav tāda tropiska zeme, kur aizbraukt banānus uzēst. Ziemas mēdz būt visai bargas un nepatīkams, līdz ar to ziemā gani ārā aitas negana. Lūk. Bet šī ir tāda vēl interesantāka kombinācija, kas arī ietilpst šajā laika periodā. Tas ir 3. gads pirms mūsu ēras, septembris, aptuveni augusts, septembris. Jupiters un Venēra atrodas ļoti, ļoti tuvu. Nav tā, ka viņas nevar izšķirt ar aci, bet ļoti, ļoti tuvu. Turpat septembrī netālu uz priekšu ir tā, ka Jupiters veic retrogrādu kustību lauvas zvaigznājā. Un interesanti, ka arī lauva ir jūdejas simbols, tikai šis simbols jau nāk no pašas Bībeles, kur ir jūda ir aprakstīts kā jauns lauva. Līdz ar to varētu arī saistīt, ka šis te 3. gadsimtā pirms mūsu ēras novērotais planēta konjunkcijas stāvoklis ir kaut ko nozīmējis attiecībā uz notikumiem uz Zemes. Un šajā te septembrī Jupiters veic retrogrādu kustību, it kā metot loku apkārt regulam. Regulas mēs zinām, ka ir alfa zvaigzne, lauvas zvaigznājā. Regulas nozīmē ķēniņš, karalis, kaut kas karalisks, un arī šeit tulkotāji saskata kaut kādu simbolisku nozīmi. Šeit jūs redzat, viņš atrodas tieši blakus regulam. Un interesanti, ka pēc 9 mēnešiem atkārtojas, tas jau ir 2. gadsimts pirms mūsu ēras, atkārtojas ļoti, ļoti tāds unikāls notikums. Man liekas, ka manā dzīves laikā nekas tāds nav bijis. Turpat lauvas zvaigznājā Jupiters un Venēra atrodas gandrīz tikpat tuvu kā micars no Okora. Ar aci viņus vairs nevar atšķirt. Divas spožākās zemes kaimiņienes, ja mūsu Saules sistēmas planētas, ko mēs varam redzēt mūsu debesīs, apvienojas burtiski vienā zvaigznē. Mēs varam tikai iztēloties, ka skats varēja būt patiesi fantastisks. Ļoti, ļoti spoža un ļoti skaista zvaigzne. Tas gan notiek
17. jūnijas, tātad ļoti, ļoti tālu no Ziemassvētkiem, nemaz mums neasociējas, ka varētu būt jūnijas un Ziemassvētki. Bet šī zvaigzne varēja patiešām būt ļoti spoža un ļoti iespaidīga, un to varētu būt arī neievērojuši paši ebreji, jeb netulkojuši viņi attiecīgi tā, kā to tulkoja astrologi Babilonā. Jo ebrejiem tās bija vienkārši planētas zvaigznes, kas pārvietojās pa debesu jumu, bet savukārt babilonieši astroloģijas pamatlicēji mēģināja visur saskarīt kaut kādu nozīmi. Līdz ar to iespējams, ka viņiem visas šīs te kombinācijas debesīs tiešām bija par iemeslu tam, lai varētu šie 3 gudrie vīri doties uz Jeruzālemi un teikt, ka viņi vēlas tagad pielūgt šo karalisko personu, kas ir piedzimusi. Tas ir 2. gads pirms mūsu ēras, 17. jūnijas. Tad, kad viņi ir burtiski, tur bija rakstīts ļoti, ļoti tuvu viens otram. Es nepaskatījos personiski, cik tas ir loka minūtes vai sekundes atšķirība tā. To es nepārbaudīju. Bet es vakar, šis ir no Starry Night programmas. Tā kā, tiešām tas atbilst tam, ko raksta. Lai kā arī būtu ar šo Ziemassvētku zvaigzni, es domāju, ka tā joprojām būs diskusija avots vēl daudzus gadsimtus vēl uz priekšu, un šaubos, vai viņi vispār kāds jebkad spēs atrisināt, ja vienīgi neizgudros laika mašīnu, neaizbrauks apakaļ un nepārbaudīs. Bet cerams, ka vismaz šis Ziemassvētku laiks mūsos atmodina ne tikai kāri iepirkties, kaut ko kāri lētāk nopirkt, bet arī palīdzēt vienam otram, tiešām apdāvināt vienam otru no visas sirds, kļūt laipnākiem, foršākiem, labākiem un turpināt šo tradīciju nedaudz vēl pēc Ziemassvētkiem, varbūt arī visa gada garumā. Tā kā katrā ziņā es jums novēlu priecīgas Ziemassvētkus un veiksmīgu nākamo gadu. Sagaidīt 22. decembri bez problēmām. Paldies! Paldies! Novēlējums par apdāvināšanu droši vien skanētu tā, ka apdāvināsim viens otru vai citu ar gaismu. Jā. Jautājumi. Viens komentārs bija par to mūsu ēras sākuma bildi, tur bija iezīmēts arī urāns. Tā laikā urānu vēl neviens nebija atklājis. Jā, es saprotu, tas vienkārši urāns bija tajā software, ko es izmantoju. Tur viņš ir zināms. Tad softa attīstītājiem jāuzraksta saistība atruna. Jā. Labi, paldies Annai uz šādas jaukas nots un novēlot priecīgus Ziemassvētkus, laimīgu jauno gadu. Šīs dienas sanāksmi beidzam. Atgādinu, nākamā tikšanās reize ir 2013. gada 9. janvāris. Un 9. janvārī plašāks stāstījums par to, kas tad ir atrodams Austrālijā. Un uzzināsim droši vien daudz interesantu faktu, ne tikai par saules aptumsumu, bet arī visu pārējo, ko ceļotāji redzēja. Paldies un priecīgus svētkus!